Lielbritānijas iedzīvotāji nobalsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības, kas notiks tālāk, kā Brexit ietekmēs Latvijas ekonomiku un Latvijas pilsoņus, kas dzīvo Lielbritānijā. Pēc aptuveniem datiem pašlaik Anglijā uzturās aptuveni 150 000 latviešu. Vēl nav zināms, kāda būs Lielbritānijas valdības politika attiecībā pret iebraucējiem, tā skaitā no Austrum Eiropas. Jebkurā gadījumā Latvijas valdība plāno aizstāvēt tautiešu intereses. Svarīgi, lai tās attiecības, kas ir bijušas Eiropas Savienībai un Amerikas Savienotām valstīm un protams, arī NATO kā spēka organizācijai saglabātos labā līmenī, tātad, lai mums būtu arī drošības garants, kas Latvijai ir ļoti svarīgi, manuprāt, un ja mēs augamies tieši no tāda varbūt Latvijas redzesloka, protams, kā viens no būtiskākajiem jautājumiem ir mūsu pašu tautieši Anglijā. Mēs redzam jau šobrīd arī internetā komentārus par šīm neiecietības situācijām, un es domāju, ka šeit arī šajās sarunās, kas acīm redzot agri vai vēl tomēr sāksies, Latvijai būtu jāpauž savu nostāju un, protams, ir jāiestājās par mūsu tautiešu interešu ievērošanu. Brexit var būtiski ietekmēt Eiropas valstu, tā skaitā Latvijas ekonomiku. Īpaši tas attiecas uz uzņēmējiem, kurus saista biznesa saiknes ar Britiem. Tas ar to, ka Britu mārciņa kļūst lētāka, līdz ar to ieņēmumi eiro būs mazāki. Un otrs jārēķinās ar to, ka Britu vietējie ražotāji kļūst konkurētspējīgāki pret Eiropas Savienības piedāvājumu, jo ir skaidrs, ka Briti samazinās produktu standartus un atvērs darba tirgu trešās pasaules valstīm. Un līdz ar to tas darba spēks kļūst lētāks. Un iespējams, ka arī standartus atvieglojot, arī ražošanas izmaksas kļūst lētākas. Protams, jautājums ir, kas notiks ar pārtiks produktiem, jo šobrīd Eiropas Savienība dotē pārtiks produktus līdz pat 40% no to vērtības, un tad vai nu Briti arī sāks dotēt paši savu lauksaimniecību, vai arī tiks ieviestas muitas nodevas, kas sadārdzinās preci, kas tiks ievesta Lielbritānijā. Attiecībā uz strādājušiem būs jārēķinās ar šo atvērto tirgu, ka būs strādājošie, kas brauks no valstīm, kur ir mazākas vēlmes algas apmērā, un, protams, ar to, ka tiem, kas strādās ārpus, kas nav Lielbritānijas pilsoņi, ka tiem varētu būt, un nevis varētu būt, bet tiem obligāti būs samazināts sociālās garantijas. Līdz ar to zaudējot darba vai ko nebūs sociālā garantija, vienkārši būs vai nu jādzīvo kaut kā, ja arī būs jābrauc projām no Lielbritānijas. Bijušais Latvijas ekonomikas ministrs Vičislavs Dambrovskis ziņoja, ka referenduma rezultāti dos Latvijai arī labas iespējas. Piemēram, valsts var piesaistīt dažādas finanšu institūcijas, kuras tiks pārnestas no Londonas uz citām Eiropas galvaspilsētām. No otras puses, daži Latvijas pašvaldību vadītāji prognozē, ka Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības var tikt samazināts Eiropas struktūra fondu finansējums. Latvijas valdība ārkārtas sēdē sagatavoja ziņojumu par valsts nostāju un izpauda nožēlu par referenduma rezultātiem. Visi gaida, kad Lielbritānija sāks pārunas ar Eiropas Savienību. Kad šīs sarunas sāksies, būs skaidrs, kādas tieši izmaiņas ir gaidāmas Eiropas Saimē un pašā Lielbritānijā. Marija Andreeva, Vladislavs Karjākins, Aleksejs Ivanovs, Dautkom TV.